līdz jaunam gadam. Šī te ir ļoti skaista grāmatiņa. Un es ieliku grāmatzīmi. Tā ir tāda forša maziņa. Grūzīt arī kafijas mīline. Ja? Tā ir varbūt personalizēta arī. Bet tagad vienu dzejoli tējas pauzē. Ir jau vakars un tējas pauze. Ja? Un no manis viens dzejolīts no šīs pašas grāmatas, kur man ir atvēlēta vesela nodaļa ar skaistumu. Svētīgi. Slavējot ieplūst sajūta, cik liels ir mūsu Dievs. Elpa kļūst mierīga, viņam vienam pateicoties. Arī krāsas, arī gaiss iepludina sajūtās. Viņa lielo mīlestību, kura stiprinās, nesāpinās. Arī ēdiens, arī dzēriens, elpas vilciens katrs, sajūtu nes tik to vienu, Dieva mīlestība skar. Arī vārds, arī darbs, svētīgo nes, jo ir labs. Tā ir Dieva mīlestība, kurā cilvēks darīt labo var. Tas lūk šovakar no manis. Vēl ko es varu parādīt, jā. Es beidzot dabūju to, ko es gribēju. To, ko es gribēju, es dabūju šādas te aizdaras, kas nav magnētiskās, jo magnēts mums tomēr neder ilgai valkāšanai, lietošanai un tā tālāk. Tā kā es izvairos no visādām tādām lietām. Bet šis lūk ir, kur brillītes var sargāt. Ziemas laikā tak viņām arī ir augsti, bet nē, viņas te ir drošībā. Un vienmēr par rokai tas ir, zināt ko, es teikšu tā, man gadās pašai aizmirst mājās brilles, tad šīs ir tās otras, kuras es vienmēr turu somā. Un ar tādu skaistu mirdzumiņu arī šeit aiztaisam ciet. Tas ir tamborējums, jā. Ja kādam kaut kas tāds interesē, droši dodat ziņu. Protams, ka mums visiem ir nopērkams viss veikalā, bet šis te ir ar manām rociņām, manu sirds mīlestību, manu auriņu. Domāju, tie, kas gribēs, tie sajūtīs. Jā, ir pieejams dažādas krāsas, bet dodiet ziņu, ja kaut kas un kolosāli īstenībā. Daudz vietas neaizņem kādām, nezinu, pat var ielikt, vīrieši var ielikt, piemēram, kabatās, ja vajag, protams, vīriešiem ir citādāk šādi te. Vai arī bez, ja prasās, varam uzveidot personalizētu ādas uzrakstiņu, tā kā šeit. Ādas uzrakstiņu, tā kā šeit, šitā ir āda. Un jā, tad arī, es domāju, būs ļoti skaisti. Vienkārši bez tā kruzuļa, tā tad, jā, tāds foršumiņš. Dodat ziņu vienkārši. Varam dabūt jebko gatavu. Ja sarunājam, ko mēs vēlamies, ja nezinu, arī meistars, kuras koordinācijas arī var iedot, un būs jums kaut kas savādāks, ko jūs vēlaties. Tā. Protams, skaistu šo 4. adventi un gaidām Ziemassvētkus. Visu labu, tā ir Sigita. Paldies, ka klausījies, paldies, ka esi kopā. Šajā tējas pauzē. Te ir no Latvijas. Krūzītes ir pašdarinātas, tādas arī, ko līdzīgi varam sarunāt, ja vēlaties. Arī Auskari, nekur jau nepaliek, viss rotas lietas, viss tiek. Šobrīd vienkārši ir uznācis tāds laiks, kad top tādas lietas, kas pašai man vajadzīgas, un es domāju, varbūt arī kādam citam, tā kā dodiet ziņu. Jā. Un grāmatiņa. Grāmata var būt, šis ir kopkrājums, un grāmata var būt ar visu autogrāfu, ja no manis. Es nezinu, kam vēl ir, kur šeit ir saraksts, var sazināties, varbūt Latvijā, varbūt vēl kādam ir šī grāmata. Bet ļoti sirsnīgas dzejas ir šajā grāmatā, tieši atbilstoši, man tiešām ļoti mīļa, un tieši atbilstoši mūsu noskaņai Ziemassvētkos, ziemas periodā, tumšos vakaros, ļoti brīnišķīga grāmata. Paldies Dompērlēm. Izdevējs ir Dompērlis, jā. Tad čau. Jā, visu labu.